Labvakar! Par jaunāko sportā pasaules čempionātā hokejā Latvija šodien aizdīja pēdējo spēli apakšgrupā ļoti pārliecinošu uzvaru pret Austriju 8-1 un mūsējie spēlēs ceturtdaļfinālā uzvaru pret Ungāriju. Matemātika bija pavisam vienkārša. Latvija uzvaru nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā un mūsējie to arī paveica. Mātos Kristers Guļevskis. Pirmajā periodā tā vidū skaļisko vairākumu izmantoja Rudolfs Balcers, jau 7. vārdu gūms mūsu kapteinim čempionātā. Latvija krietnes pārsvars, perioda beigās izmantots vēl viens vairākums. Zīles metienu pielaboja Smirnovs 2-0 un pašās pēdējās sekundēs pēc Traumaka metiena jau 3-0 ļoti labs sākums spēlē. Pēc otrā perioda jau bija 5-1, vārds guvuši Andersons un Tumanovs, un beigās gan viens vārds guva arī Ungāri, bet visai pārliecinoši, jo beigās uzvar 8-1. Beigu periodā vēl vārti Krasnenbergam un divreiz Vilmanim. Reiz viņš izcēlās skaitliskajā mazākumā un vēlāk vēl pielaboja Šmita metienu. Kļūt par Latvijas rekordistu gūto vārtu ziņā, tas tomēr ir kaut kas īpašs, laikam. Ņemšu līdzi, atcerēšos uz ilgu laiku, bet tajā pašā brīdī es sākos ļoti priecīgs, kā mēs spēlējam. Ir arī čaļi, kas mēs metam golus un mēs rādām skaistu spēli uzbrukumā. Tā ir ļoti liels prieks arī, ka pa lielam visa komanda ir atvērusies. Šai komandai, kā es teicu, ir raksturs. Jā, ir raksturs un visu čempionātu laikā arī no grūtiem brīžiem mēs tikām ārā un puiši parādīja. Un es domāju, ka, kā es teicu, viss interesantākais vēl priekšā. Ceturtdaļfināli tiks aizvadīti ceturtdien, visi 4. Latvijas spēles laiks oficiāli vēl nav paziņots. Visticamāk, mūsu grupā būs 3. Jā, tā kā Ungārija ir pārliecinoši uzvarēta, bet pretinieks uzzināsim tad vēlāk. Ceturtdaļfinālā šodien dienas spēlē Fribūrā Norvēģija uzvarēja Dāniju 4-3 pagarinājumā. Norvēģi bija vadībā 3-1, bet Dāņi panāca izlīdzinājumu sekundi pirms pamatlaika beigām, spēlējot jau bez vārdsarga. Pagarinājumā gan uzvar Norvēģiem 4-3, taču iegūtie 2 punkti var arī nedot otro vietu grupā. To var iegūt arī Čehija, pašā vakarā uzvarēs, protams, Kanādu. Bet šobrīd par pēdējo vietu ceturtdaļfinālā cīnās Zviedrija un Slovākija. Fribūrā pēc 2 periodiem vadībā ir Zviedri 3-2. Slovākiem pietiek ar nešķirtu pamatlaikā, uzvar dot cerības arī uz otro vietu pat grupā, bet Zviedriem obligāti vajag uzvaru pamatlaikā, šobrīd viņi tuvāk. ASV Austrija cīņā šobrīd ir 4-1 otrā perioda beigās, tas nozīmē labākas iespējas tikt ceturtdaļfinālā ir amerikāņiem. Un visbeidzot šovakar atkal ir hokeja apskats bez ceturkšņa 12. LTV 7, un šodien raidījumā ciemosies rallija pilots Mārtiņš Sasks un hokejists Kristiāns Rubīns. Un runājot par Mārtiņu Sasku, viņš atgriezies no Eiropas čempionāta Zviedrijas rallija, bet šonadēļ jau startējis populārajā Kurzemes rallijā, turklāt ar citu stūrmanu, un par to plašāk Andris Auziņš. Rallijas Kurzeme Latvijas čempionāta kalendārā būs pirmās sacensības šogad pa grunts ceļiem. 2017. gadā Kurzemes rallijas pārtapa par Liepājas ralliju, kas vainagojās ar VRC čempionāta posmu pirms 2 gadiem. Ja VRC posmā ekipāžām bija jāveic 300 km, tad šogad, atgriežot Kurzemes vārdu nosaukumā, tie būs ap 110 km. Tieši rallijā Kurzeme 2014. gadā Sasks veica savu pirmo ralliju karjerā. Šonedēļ Mārtiņš parakstījies uz avantūru, savu ierasto stūrmanu Renāru Franci nomainot pret savu māsu Aneti. Teica, ka mēs tā kā par maz kaut ko darām kopā, un varbūt mēs varētu kaut kādu ralliju. Viņi sāk teikt mini-ralliju uzbraukt un ko, un tad man tā pa laikam kaitināja. Un ar ko man nācās viņai pateikt, labi, mums ir janvārī pirmais treniņš, un māsa ir braukusi jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ kopā ar mūsu tēvu, un tad tagad viņai šī būs atgriešanās. Kurzemes rallijas startām pieteikušās 65 ekipāžas. Īpaši, iespējams, pirmo un pēdējo reizi būs speciālais ātrumposms bijušajā Liepājas metalurgu teritorijā. Jā, un šodien Parīzē pēdējās spēles pirmajā kārtā Grand Slam turnīrā tenisā French Open izsumā par rezultātiem. Aļonai Ostapenko pēc uzvaras pirmajā kārtā pret vācieti Ellu Zaidelu, otrajā kārtā būs jātieks ar polieti Magdu Linetti. Grand Slam turnīra debitants 17-gadīgais francūzs Moïse Kouame pārspēja bijušo US Open čempionu Marinu Ciliču no Horvātijas 7-6, 6-2, 6-1. Austrālietis Adams Valtons šodien 5 setos uzvarēja vienu no favorītiem Danilu Medvedevu 5. setā 6-4, un savā pēdējā spēlē French Open franču tenisa veterāns 39 gadus vecais atraktīvais Gels Monfils 5 setos tomēr zaudēja savam tautietim Igo Gastonam, beigas setā 0-6. Parīzē Monfils debitēja pirms 21 gada, viņš bijis līdzutēji iecienīts savu atraktīvā stila dēļ. Emocionāls atvads, asaras nevarēja valdīt arī Monfils sieva ukrainietē Lina Svitolina.
Latvijas futbola virslīgā šobrīd Jelgavā pret Liepāju ir 1-0 pirmā puslaika beigās, bet NBA basketbolā pirmā finālista ir zinām. New York Knicks arī 4. spēlē uzvarēja Cleveland Cavaliers. Sērijā negaidīt pārliecinoši New York Knicks uzvarēja ar 4-0. Arī nu pat viesos liels pārsvars 130-93. New Yorkai nebija viena izteikta līderi, bet 6 basketbolisti katrs guva vairāk par 10 punktiem. Visvairāk Karlam Antonijam Townsam 19, viņam arī 14 atlēkšās bumbas. New Yorkai pirmais fināls kopš 1999. gada. NBA tituls iegūts Tālijā 1973. gadā. Cīņā par Stanley Kausa hokejā austrumfinālā 3. spēlē Montreals Canadiens Carolīnas Hurricanes 2-3 pagarinājumā, un sērijā tagad 2-1 vadībā jau Hurricanes. Viesiem bija pārsvars spēlē, Montreal 2 reiz atspēlējās, taču pagarinājumā uzvaras vārds guva Karolīnas, Soms Sebastians Aho un 3-2. Jā, tas sportā un Ilze Skudra tūdaļ par gaidāmo laiku. Vislabāk!